Ainārs Bagatskis, Latvijas vīriešu izlases galvenais treneris. Palikušas 2 dienas līdz Eurobasket 2011 izlozei Viļņā. Kādas domas un sajūtas par kvalifikācijas ciklu un čempionātu? Protams, man vairāk uztrauc, ja tā var teikt, uztrauc. Tas sastāvs, tā gatavošanās, viss tā organizatoriskā puse, ne tā izloze. Ja, kā es teicu, ja mēs braucam uz čempionātu, tomēr mēs gribam, esam pārliecināts, mēs gribam uzvarēt kaut ko, mēs nedrīkstam šķirot pretiniekus. Bet, kā es teicu, protams, ir atšķirība. Ja. Man saraksts, kur tur spēlēt pret Bulgāriju vai Itāliju. Ja. Pret Maķedoniju vai Izraēlu. Jā, protams, ir jāsagaida izloze, jāizdara secinājumi, jāsāk nosacīt, teiksim tā, analīzēt pretinieku. Jā, jo visas komandas, tādu sekojot ārzem presē, visas izlases pārliecināts pieies, visas optimālos sastāvos ar optimālo gatavības pakāpi, ar milzīgu vēlēšanos kaut ko pierādīt. Jā, un tas, ka čempionāts pirmo reizi notiks Eiropas čempionāts, kad spēlē 24 komandas. Manuprāt, viņš var kļūt interesantāks, manuprāt, viņš var būt neprognozējumāks. Jā, tomēr 6 dienās, 5 spēles, viss kas var notikt. Jā, un noteikti tās 5 spēles 6 dienās nevar labi nospēlēt tikai ar kādu, teiksim tā, ierobežot spēlētāju lūku. Noteikti komandai ir vajadzīgi būs visu 12 spēlētāju palīdzību. Jā, un tāpēc arī es pieskāros tam, ka svarīgi ir ne tik daudz, par ko mēs spēlēsim, kad mēs spēlēsim, bet tas, kā mēs sagatavosim, kādā sastāvā mēs būsim. Jā, un, protams, arī gribās kaut ko atstāt ar uz to veiksmes faktoru, jā, sākot ar izlozi un beidzot pēc tam ar to čempionātu. Labā ziņa ir tā, ka šobrīd neviens spēlētājs nav pateicis nē. Kā jau es uzskatu, ka, protams, ideāli ir, kad izlasē spēlē vislabāk. Ja kaut kāda iemesla pēc tas nav iespējams, ja kāds spēlētājs ir atteicies vai nevar, vai pat negrib spēlēt, tad noteikti es uzskatu, ir jārespektē viņa lēmums. Tikai tas viss ir jādara laicīgi, manuprāt. Jā, nedrīkst tā, kad nosacīt, teiksim, ka mēs rēķinamies ar spēlētāju vai spēlētājiem, un pēdējā brīdī tomēr ir kaut kādas izmaiņas. Protams, sports ir traumatisms, iespējams dažādi, vēl kādi iemesli, jā. Bet mēs parādījām pagājušajā gadā, ka mēs epizodiski varam, mēs noteikti esam pa gadu kļuvuši stiprāki, pieredzējušāki. Protams, ļoti svarīgi, kā spēlētāji aizvada sezonu klubos, kāds viņam spēles laiks, kāda ir tas status komandā. Jā. Un viss tas kopumā ņemot, kā es teicu, mums ir katrā pozīcijā 1 līdz 3 labi spēlētāji. Jā, un saliekot to visu kopā, kompensējot vienam otru, mēs labi sagatavoties varam arī uzvarēt. Izlases direktors Māris Čučmans minēja, ka Andra Biedriņa iespējamā spēlēšana izlasē būtu saistīta ar apdrošināšanas izmaksu sekšanu, kas varētu būt 20–22 tūkstoši latu, vai arī šobrīd jau domāts par to ir? Protams, es domāju, nebūšu oriģināls. Jā. Ne, es būšu ļoti oriģināls. Es tiešām ļoti gribu, lai Biedriņš spēlē izlasē. Jā, noteikti es varu pateikt no savas puses. Es riskēšu pateikt no savas puses, ka visi organizatoriskie jautājumi noteikti tiks nokārtot, lai Andris spēlētu izlasē. Jā. Un kā mēs atceramies nesenā pagātnē, tad, kad Andris labi spēlēja izlasē, viņš ļoti labi spēlēja arī NBA. Tiešām nozīmē ļoti labi. Jā. Varētu teikt, ka mums Andris ļoti ir vajadzīgs izlasē. Arī noteikti Andrim izlase ir vajadzīga. Tā ir tā kompensēšana vienam otru, mēs viens otram palīdzam. Jā, un, kā atkārtot, organizatoriskie jautājumi tiks sekti, es garantēju. Atradīsim līdzekļus. Labas ziņas, jā. Tad par komunikāciju vēl tas ir kā tango. Lai dejot tango ir vajadzīgi 2, un tad jābūt šai komunikācijai gan no izlases vadības, gan no spēlētāja puses arī saulēcīgi. Bet, protams, jā, kā jau es teicu, tagad, manuprāt, nav prāta darbs spēlētājs. Tagad, teiksim, var tiešām nozīmē uzbāzies ar jautājumiem. Spēlējis, lūdzu pasaki man, jā, nav jāsaka. Tas, kā es teicu, izlase, tas nav smags darbs, tā ir goda lieta. Un, tagad spēlētājiem ir sezona, viņiem aizņemt ar kluba lietām, ar koncentrēšanos savai spēlē, jā, kur nu tagad izlasītām. Nāks laiks, protams, mēs komunicēsim, mēs prasīsim, mēs interesēsimies. Mēs jau tā interesējamies visiem spēlētājiem, cik vien var. Un, protams, ir spēlētāji, kuri ir ļoti vajadzīgi izlasē. Jā, bet, kā es teicu, tagad ir, manuprāt, nebūtu vērts pieskarties uzvārdiem.
Jā. Nesaucot uzvārdus, vai ir gadu laikā jauni kandidāti, kur varētu pretendēt uz iekļūšanas sastāvā būt? Nu, man ļoti gribētos, lai Dāvis Bertāns sāk spēlēt. Jā, nevis trenētos tikai intensīvi, bet arī spēlēt. Jo tāda tipa uzbrucēji, teiksim tā, ar augumu tādu, kas varētu spēlēt vieglā uzbrucēja pozīcijā. Jā, mums nav pagaidām vienkārši. Ir padomā, bet Latvijā spēlējoši, bet viņi nav tik daudz. Protams, Dāvis ir numur 1 tagad. Jā. Protams, Dāvim pirmais būs spēlēšana pasaules čempionātā, pēc tam skatīsimies. Paldies un veiksmīgi izlozi! Paldies.